Tomēr atgādināšu, jebkurai valstī ir jākalpo tautai, ir pilsoņiem. Ja mēs tagad vēlamies atdarināt Ukrainu visā, tad mēs dabūsim šo korupto postpadomju sabiedrību vēl lielākā mērā, nekā viņi esam dabūjuši līdz šim. Kad NATO un Eiropas Savienības rīcības spēja būtiski mainās, tas veids, kā tiek manipulēta sabiedrības apziņa. Mēs tagad padarīsim Latviju par Zviedriju. Nepadarīs nevienas Latviju par Zviedriju. Tam klātsošie tiešām jāceņš runāt īsi un kodolīgi. Kāpēc mums jārunā par to visu? Droši vien tāpēc, ka tie cilvēki, kur tiecas pārmaiņām, viņiem ir nepieciešami mazliet revidēt arī savus priekšstats par pagātni. Jo turēšanās pie vakardienas priekšstatiem neizbēgama saist pie pašas vakardienas. Pirmkārt, un otrkārt, arī tāpēc, ka šos priekšstats, īpaši emocionāli nozīmē, esošā valdošā grupa ļoti sekmīgi izmantojusi, lai manipulētu sabiedrību. Un es domāju, tas nākotnē nemainīsies ar mūsu pēdējo 35 gadu, varbūt 40 gadu pieredzi, ka tas tā ir bijis. Un lūk, tāpēc šodien es atļaušos iziet ārpus parastā rāmja, lai runātu par šo tēmu. Ja? Tātad, kas saista pagātni ar šodienu, un cerams, ka ir rītdiena, un tā nav tikai pati vēsture, kā jau minēja Jāzeps, protams, ka tā tad, nezinu, kāds man zaušas lejas. Mēģiniet man datoru. Man datoru, ja? Parot, jā, lūdzu, tad no šejienes, ja? Jā, pojūt. Nē. Jā, tātad atgādināsim vēlreiz, tātad ģeopolitika klasiski ir vēstures, ģeogrāfijas un politikas summa. Ģeogrāfija praktiski ir nemainīga. Lai gan attīstās transports, bet mēs nekur neaizbēgsim no šīs vietas un no kaimiņiem, kas mums blakus dzīvo. Tā ir neizbēgamība, to mēs mainīt nevaram. Vēsturi kā tādu arī mēs mainīt nevaram, lai gan mēs varam mainīt savu vēstures izpratni un uztveri. Un politika tas mainīgais šajā lietā. Kāpēc? Kopumā ģeopolitika vismaz par 50% ir nemainīga. Un tad, kad runā par valsts ģeopolitiskajiem interesēm, tās ir ilgtermiņa intereses, kas pastāv ārpus pat konkrētas politiskās sistēmas, ārpus šī brīža. Viņas nāk līdz vairumā gadiem gadsimtiem ilgi. Tātad, lūk, Latvija savukārt ir ļoti jauna lieta. Latvija kā valsts, arī kā ekonomika, kā teritorija. Īstenībā parādās mums tikai, paiesim atpakaļ, varbūt tās, ja, tikai 19. gadsimta vidu. Turpat gads minēts, kurā gadā parādās pārts Latviju latviešu valodā. Un, lai viņš piepildītos un kļūt par realitāti, ir jāsagaida 20. gadsimts. Es speciāli rakstu 1920. gads, jo kamēr pagaidu valdība nekontrolē šo teritoriju, tikmēr Latvijas arī. Tas brīdis, kad viņi parādās. Viņa ir ļoti jauna lieta, un tāpēc šīs ilgtermiņa intereses Latvijas sabiedrībai lielā mērā ir svešas. Ir sveša šāda ilgtermiņa domāšana, kas sapņojas jau diezgan senā pagātnē. Tajā pašā laikā, protams, ka šī telpa, šī teritorija un sabiedrība, tā gan ir senāka nekā Latvijas vārds un Latvijas valsts. Jo tas, kas principā nosaka viņas eksistenci, ir varbūt 3 lielie faktori, kā es minēju. Tā ir rietu un kristietības robeža. Tas, ka šeit parādās 13. gadsimtā rietumu kristietība, ko vēlāk sociologs Huntingtons arī nosauc par Huntingtona līniju. Tā robeža ar Latviju un Krieviju. Tā īstenībā ir rietumu kristietības robeža. Tāds līdz daudz gadsimtus. Viena lieta. Otra lieta, jā, latviešu valodas veidošanās, bet tas tikai 17. gadsimts. Samērā vēl, jebkurš valodnieks pateiks. Lūk. Un tad, protams, ka ilgstoša valsts kultūras ietekme un klātbūtne, jo daudzas lietas, arī priekšstats par to, kas ir nācija, kas ir tauta, ir veidojies pārņemot tos priekšstats, kur pastāvēja Vācijā, nevis Krievijā, piemēram. Tas svarīgi. Un šīs lietas mūs atšķir no Krievijas pašas, no Baltkrievijas, kaut kādā mērā no Lietuvas. Un tomēr Polijas-Lietuvas faktors mums būs ļoti svarīgs, un tas ietekmēs mūsu attīstību daudz vairāk, starp citu, nekā Krievija vai Zviedrija. Pie tā es nākšu atpakaļ šīs sarunas beigās. Ja? Un potenciāls atrast risinājumus mūsu lielajām problēmām pastāv šajā ģeogrāfiskajā virzienā. Tālāk, lūdzu. Ja? Lūk šī kārta. Ja? Tātad 12. gadsimts ir daudz ciltiski. Ja? Tautas nav, ir ciltis. Valsts nav, ir kaut kāda politiska veidojuma. Un mēs ļoti daudz ko nezinām par šo laiku, jo nav rakstītu avotu. Mēs nezinām, kādas tiesību normas, kādas ir īpašuma formas, kādā veidā tiek nodota vara. Un, protams, šeit gan baltu cilts, gan arī liela teritorija sunluku ciltiņi, kas jau pats par sevi veido tādu ļoti interesantu jautājumu, vai lībieši arī latvieši. Labs jautājums, vai ne? Tātad, lūk,
Ejam tālāk pēc tā visa, un mēs redzam, ka Baltijas tēlu 13. gadsimtā pārvērš. Kas viņu pārvērš kristietības atnākšanu. Es nekontrēšos teikt, ka Baltijas telpa un cils ir ļoti atpalikušas, jo viņas nav iepazinušās ar kristīgo civilizāciju. Un viņai bija ļoti maz kontakta ar ārpasauli, dažādu iemeslu dēļ. Ja mēs skatāmies Polijā, kristietība atnāk 966. gadā. Austrumslāvu zemēs Kijevā 988. gadā. Un beigās pat Lietuvas karalis Mindaugs pieņem kristietību 1253. gadā. Vietējie, badoņi un cilts uz to nav spējīgi. Izņemot virsēt kalpo, bet kalpo diemžēl ir mazākumā, un viņi to jau svaigo skatījumu cilvēki nesaprot. Tātad turēšanās pie pagānismu un tēvu tradīcijiem ir bijusi kaidīga. Tāpēc, ka šīs cilts nav spējuši modernizēties un izveidot valsti. Un tā ir liela šo cilšu vadoļu kļūda. Es jau minēju, ka citās apkārtnes teritorijās valdnieki ir spējuši uztvert to, ka pieņemt kristietību nozīmē pakāpties vienu vai vairākus līmeņus augšu, lai iekļautos civilizācijā un iegūt visu to, ko civilizācija arī mums spēj dot. Es neatkārtošu visu, kas rakstīts šeit uz ekrāna, bet ka viena lieta, ja mēs klausām speciālistus, tad principā šī misionāru, tirgotāju un krustnešu atnākšana bija labākais, kas varēja ar šo teritoriju notikt. Jo alternatīva bija pakļaušanās vai nu Polskai, attiecīgi Austrumslāvu zemēm, vai arī pakļaušanās Lietuvai, vai arī teritorijas sadalīšana, visticamākais pat Daugavas līniju. Dienvids paņem Lietuvu, par ziemeļu daļu varēja mierīgi paņemt Leskau Polska. Un tā ir tā lieta, Tāpēc viss attīstītākais valstiskums, kas šeit parādījās, bija tāpēc, ka te atnāca rietumu kristietība. Un tā bija vietējo elišu vaina, ka viņi paši nespēja to izdarīt, domāt tālajoši un tādā veidā paši veidot valdošo slāni. Rezultātā valdošo slāni izveidoja atnācēji. Ejam tālāk. Lūk, tā valsts, kas izveidojas pirmā ir Livonija, šī Marijas zeme, Svētās Marijas zeme, bet atcerēsimies vienu lietu, vai tā ir konfederācija, vai tā ir dažāda valstisku veidojuma sistēma, nav svarīgi. Viduslaiku valsts nav mūsdienu valsts, un tomēr viņi ir daudz vairāk nekā pagānu cilšu pat neapvienība. Haotiska teritorija, kur viss karo ir visiem faktiski. Lūk, tā ir simbioze, un šī teritorijas uz nomināli pakļaujas gan Romas pāvestam, kas ir garīgā autoritāte visā rietumu kristīgajā pasaulē, gan arī ir daļa vismaz nomināli no Svētās Romas impērijas. Vēlāk pazīstam kā Vācu nācijas Svētā Romas impērija. Proti no milzīgā veidojuma, kas nes visu laiku šo ģermāņu kultūru un tādā veidā ir projicē uz šejienu. Tālāk lūdzu. Ir arī otra dimensija, ka šo te tādu Baltiju, Livoniju, kaut kas saist Prūsiju. Īsumā tas tā, ka Rīga un arhibīskaps ir Livonijas un Prūsijas garīgais centrs. Kamēr, attiecīgi, Marienburga Prūsijā ir laicīgās varas centrs, kur sēž Vācu ordenis, kurš šo teritoriju aizsargā militāri, sekmīgi 3 gadsimtus no kariem ar austrumu kaimiņiem. Tālāk, tā lūk vēl lielā karta. Ko nozīmē Svētā Romas impērija? Viņi pastāvēs ļoti ilgi, ļoti liels un haotisks veidojums. Un tomēr šajā kultūras sistēmā principā iekļāvās arī Livonija. Tātad Latvija un Igaunija mūsdienu izpratnē, Lietuva ne. Ejam tālāk. Livonijas karš. Lūk, Maskavas valsts izplešanās. To maina viss tā agresija, kāpēc Maskavas valsts sāk virzīties rietumu virzienā un faktiski viņi iznīcina Livoniju. Tas viens faktors, otrs ir reformācija. Jo tajā brīdī, kad brūk, tātad Romas katoļu baznīcas ietekme visā Eiropā, protams, ka sākās ticības kara Eiropas mērogā, un šī pat rietuma Eiropa un impērija nav spējīga un arī negrib sniegt militāru palīdzību Livonijai cīņā ar Maskavijas iebrukumu. Un tās beigas. Bet, kas notiek tajā brīdī, ir tas, ka vietējā valdošā kārta, bijuši ordeņu brāļi, un, jau muižnieki nolēma lūgt Lietuvas aizsardzību. Te mēs atgriežamies pie 13. gadsimta. Pie tā, ka Lietuva ir otrs spēcīgākais faktors šī apkārtnē, un tieši, ka Lietuvas valsts ir spējīga dot palīdzību. Tātad Livonija pakļaujas Lietuvai. To mēs parasti aizmirstam, sakam, ka Polijai, bet nē, vispirms tā ir Lietuva. Un tikai dažus gadus vēlāk Lietuva un Polija apvienojas, izveido uniju, šo Lietuvas-Polijas kopvalsts. Bet sākotnējais faktors ir Lietuva, un tās ir lietuviešu vienības, un principā Lietuvas
tobrīd lielhercoga Diškuna Gairiča spēki, kas šeit arī attiecīgi nodrošina mieru un stabilitāti. Kas izveidojas, ir autonomā hercogiste, Kurzemes Zemgales hercogiste un Pārdaugavas hercogiste. Pirmā ir autonoma, otrā ir tātad atrodas tiešā Lietuvas, Polijas kopvalsts sastāvā un pārvalde. To atkal ātri maina. 17. gadsimta sākumā mums parādās Polijas un Zviedrijas karš, un Zviedrija iekaro tajā brīdī arī Vidzemi, Latvijas teritorijā, un te mēs nonākam pie tā, tas kaut kas jauns, jo šajā brīdī Daugava kļūst nevis par ūdens ceļu, kas vieno visu zemi, bet tā kļūst par starpvalstu robežu praktiski uz gandrīz 200 gadiem. Un mēs redzēsim, ka ilgā laika posmā Daugava vienmēr saturējis abus potenciālus. Daugava var būt arī dalījuma līnija, tā ir bijusi militāra robeža, tā ir bijusi politiska robeža, un tā ir bijusi arī ekonomiska robeža ļoti ilgi. To mums vajag turēt prātā, kad mēs domājam par Latvijas teritorijas vienotības saglabāšanu. Nākotnē. Lūdzu tālāk, Galdijas jūras skats, ko tas nozīmē, attiecīgi tā ir Kurzemes hercogiste, protams, ir Piltene, Zviedru vidzeme, šī te Bilonijas pašas provinces, Igaunija un blakus Krievija, uz dienvidiem Polija, Lietuva. Tas lielais skats. Mēs pārspīlējam šeit Zviedrijas ietekmi. Zviedrija ir kontrolējusi samērā mazu daļu Latvijas samērā īsu laiku. Polijas, Lietuvas faktors šeit ir bijusi klāt vairāk nekā 200 gadus. Īstenībā Polijas, Lietuvas vara šajā teritorijā ir bijusi ilgāka nekā Krievijas un Padomju Savienības vara kopā ņemts, ja mēs skatāmies tā. Un tas jāpaprātā arī, kad mēs domājam par ekonomiskajiem militāriem procesiem mūsdienu Eiropā. Kā atjaunojas vecie vēsturiskie sakari un kā potenciāli tas nes līdzi. Tālāk, skatāmies vēlreiz. Tātad Kurzemes Zemgales hercogiste iekļaušana Krievijas impērijā. Principā šī teritorija iekļaujas ļoti vēlu Krievijas impērijā. Tikai puse no Latvijas teritorijas tikai pašās 18. gadsimta beigās. Un kā šeit ir svarīgi, ir tas, ka Baltijas provinces, izņemot Latgali, saglabā plašu autonomiju. Viņas atrodas zem Krievu imperatoru varas, bet viņās ir atsevišķa likumdošana ar autonomiju. Šeit valda vācu valoda, kaut kādā mērā arī vietējās latviešu igauņu zemnieku valodas. Tā nav integrēta Krievijas sastāvdaļa. Par tādu šī teritorija kļūst tikai 19. gadsimta beigās pie imperatora Aleksandra III, tātad 1880. gadi. Tā Krievija šeit nav bijusi maz ilgi, kā mēs tiecamies domāt. Tiesa gan, pārkrievošana un rusifikācija bija ļoti intensīva 19. gadsimta beigās, kas nozīmēja to, ka vismaz divas latviešu paudzes, arī latviešu politiķu paudzes, izauga Krievu skolās ar Krievu idejām un Krievu domāšanu. Un tas uzlika lielu zīmogu 20. gadsimtā, kaut kādā mērā arī kavējot un ierobežojot neatkarīgās Latvijas valsts attīstības iespēju. Bija ļoti maz latviešu politiķu un arī kultūras cilvēku, kas tajā laikā būtu studējuši Rietumēropā. Ārkārtīgi maz. Absolūtais vairākums visi bija Krievu skolu un augstsko produktu, kas nesa līdzi Krievu sociālus idejas un daudz ko citu. Un tā, ka šim aspektam ir liela nozīme. Arī to nevajadzētu aizmirst. Lūdzu tālāk. Krievijas impērija, milzīgi. Tas ir 1910. gads, bet to varbūt nevajag rimt negatīvismā, bet atcerēties to, ka īstenībā Krievijas impērija šajā teritorijā nodrošināja mieru no lielā Ziemeļu kara līdz Pirmajam pasaules karam. 200 gadus ilgu mieru. To, ka cilvēki varēja mierīgi dzīvot, strādāt, attīstīties. Un tas arī bija svarīgi. Un šī milzīgā teritorijā atkal Baltija lielākā daļa laika bija autonoma, bet arī šeit iekļāvās Polija, Lietuva un principā tā straujā ekonomiskā attīstība īpaši 20. gadsimta sākumā izrietēja no šī fakta. Dzelzceļa līnija būve, kas savieno Krieviju vai Ukrainas ziemeļus ar Baltijas ostām, attiecīgi viss pārējais, kas šeit notika, izrietēja no šī milzīgā tirgus pieejamības. Tas, ko mēs tagad darām, mēs ignorējam pagātni. Ekonomikas vēsturi mēs ignorējam, ja mēs domājam, ka mēs varēsim netirgoties ar kaimiņiem. Tas pretrunā ar jebkuru ekonomikas teoriju. Tālāk. Lūk, šeit tā mūsu laimes zeme. Eiropa 20. gadsimta 20. gados. Uz kādu balstās laimes zeme, uz tā pie mums cilvēki domā, ka ir tagad noticis taisnības. Lūk, ka ir beidzies 70 gadu verdzības laiks, tagad mēs Latvijā esam 20 priekšnieki un darām visu, ko vien mēs vēlamies. Varbūt tas reizēm prasa arī mums pārdomāt drusku kritiski.
vai tiešām mēs varam vienmēr darīt visu, ko mēs vēlamies? Vai tas mums nenāks atpakaļ kaut kādā veidā mazliet tālākā nākotnē? Un tas ir šis jautājums. Ja? It kā šī doma, ka vēsture apstājās. Ne jau Hunting, atvainojos, ne jau Fukujama izdomāja vēstures beigas. Ideja par vēstures beigām ir iebūvēta latviešu kultūrā. Un mūsu priekšstats par pagātni. Pienāk šis brīdis, kad būs šī laime un taisnīgums, un melnais bruņinieks būs iemests Daugavā un nekad vairs no turienes ārā nepeldēs. Nu, izrādījās citādāk, vai ne? Tātad ejam vēl drusku priekšu, tāds secinājumi, ja? Es gribēju teikt to, ka ir viena problēma mūsdienu sabiedrībā. Un tā lielākā ir tāda, ka Latvija joprojām nespēja sevi definēt ģeopolitiski. Summējot geogrāfiju, vēsturi un arī politiku. Piebildīsim, varbūt tā politika ir arī ekonomika īstenībā. Ja? Tās lietas pie mums nav. Ja? Tātad mūsu identitāte nosaka šī mitoloģija par senu Latviju, tāpēc tas nāk ne jau ar skolu, tas nāk ar kultūras procesu. Mēs visu laiku tur dzīvojam. Kino, teātris, izrādes, kultūras process nosaka priekšstatu par pagātni. Ja? Un tur centrāli dabiski ir jautājums par tātad senu Latviju, par 700 verdzības gadiem un šīm vēstures beigām. Šo taisnīgumu triumfu, kas notika divas reizes, viņš notika 1920. gadā un 1991. gadā. Tas ļoti skaisti. Kādos ārmos ietēt, teiks, piemēram, tas, ko viss būtībā zina no galvas, no pamatskolas, Andrejs Punkurs, kas senos laikos Baltijas zemē, kur teka Daugava līčotiem krastiem, kur mieža tīru un liesmota dega, dzīvoja laimīga latviešu tauta. Jūs padomājat, cik daudz šeit priekšstatu šajās rindās, ka bija latviešu tauta, viņai bija zeme un viņa bija laimīga. Ja? Un tā paša epos beigās nāk tas, kad viņš savu naidinieku vienu pašzinē grūdīs, noslīcinās apturā, tad zels tautai jauna laika, tad būs viņa slavara. Un šī drusciņa tāda ļoti vardarbīga ideja, ja? Par kaut kādu svešinieku izstumšanu. Ja? Arī vēstures neataisnojās, bet mūsu kultūras procesā viņi turpina dzīvot mūsu galvās tīri neapzināti. Un tā ir vēl viena lieta, kur vajadzīga maza korekcija, meklējot ceļus nākotnē. Lūk, protams, ja, tātad, kā Latvijas ir definējis politikas pēdējos 10 gadus, mēs zinām ļoti labi. No vienas vietas mums stāstīts, ka Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalība valsts, un tam tā būs palikt mūžīgi. Labi, pat ja tā būtu, tad mēs zinām šodien, ka NATO un Eiropas Savienības rīcības spēja būtiski mainās laika gaitā. Vai mēs varam paļauties uz šiem, teiksim, 6 burtiem ES un NATO? Es domāju, ka nē. Mums jāsas, ko reāli dara un spēj darīt šīs struktūras. Un viņas ir īslaicīgas, ja mēs salīdzinām ar vecām lielām valstīm un viņu ilgstošajām ģeopolitiskajām interesēm. Tas arī šeit būtu jāņem vērā. Ja? Bet, protams, ja mūsu politiskais mērķis ir balstoties uz šādu identitāti, ja? Sasniegt vidējo Eiropas Savienības dzīves līmeni, manuprāt, tas ir absurds tādā gadījumā. Ir konkrētas lietas, kas nosaka cilvēku dzīvi un viņas kvalitāti, nevis Eiropas Savienības vidējais līmenis, kas pats par sevi jau ir nabadzības filozofija. Jo mēs zinām, ka mēs viņu neaizsniegsim. Varbūt kāds domā, ka mēs aizsniegsim, atvainojos, es domāju, ka ne. Lūk, tātad, kas ir šie te ģeogrāfiskie bloki? Mums būtu jāsas vairāk uz stūriem. Ja? Un tie ir tie lielie bloki. Ja? Tas Ziemeļa Eiropa, Centrāla Eiropa, Austruma Eiropa. Es uzsvēršu, ka Baltijas valsts nav tāds bloks. Baltijas valsts ir pastāvējuši ļoti īsu laiku. Viņas tas nav ilgstošs veidojums. Un, ja mēs atceramies 90. gadu beigas, bija tāda paruna, tā kā joks skanēja, ka Baltijas valstīs ir viena Ziemeļa Eiropas valsts, viena Vidus Eiropas valsts un viena Baltijas valsts. Jūs varat minēt, kur ir kur. Ja? Par to ir runa. Ja? Un šādā veidā tās kopīgās intereses īstenībā ir mazākas nekā pretrunas un konkurences. Tāpēc mēs varam runāt vairāk par šiem 3 veidiem – par Ziemeļa Eiropu, Centrāla Eiropu un Austruma Eiropu. Ejot īstenāt cauri jautājums, kas Ziemeļa Eiropa, tā nav tikai Skandināvija. Tā ir arī Lielbritānija, bet īstenībā Latvija bija ļoti skeptiska par Lielbritāniju un viņas centieniem vairot savu ietekmi pēc Brexit. Tāpēc, ka Latvija uzskatīja, var apgalvot, ka teiksim, jābūt lojāliem pret Eiropas institūcijām. Nevis pret tiem veidojumiem, kā šo lielo militāro un ekonomisko spēku, kas vienmēr ir 5 gadsimtiem ilgi faktors Baltijas jūras telpu. Viscēlus desants, pērnumā, ko te visu no šeit darīs. Britu flote ir bijušajā jūrā un vispārējais. Paļaušanās uz Eiropas komisiju, nevis uz reālām lietām. Ja?
Tātad tas ir viens vektors un sociāli. Mums visiem glaimojoši domā, ka mēs vēlamies dzīvot tā kā Ziemeļa Eiropa. Tur bija viena liela problēma. Tā ir tā, ka Ziemeļvalsts vienkārši nevēlas ciešāku sadarbību ar Baltijas valstīm. Tie ir pilnīgi citi sociāli-ekonomiskie modeļi, kas ir attīstījušies 100 gadu laikā, un viņas vienkārši nevēlas ciešāku sadarbību. Tas ir kāpēc, diemžēl, tas ir vēlme domāšana, un tas veids, kā tiek manipulēta sabiedrības apziņa. Mēs tagad padarīsim Latviju par Zviedriju. Nepadarīgs neviens Latviju par Zviedriju. Nesanāks. Lūk, un nākamais ir Centrāla Eiropa. Tas, ko es vairāk parasti uzsveru, lūk, šis virziens uz Poliju un Vāciju, šīs koridors, ja, tas ir bijis tas ilgtermiņa faktors, kas šeit ir dominējis daudz vairāk nekā Ziemeļa Eiropas faktors. Ja. Un beigās Austrija, Baltija un Ukraina. Tā ir tāda lieta, jā, mēs esam bijuši Krievijas impērijā kopā ar viņiem, mēs esam bijuši Padomju Savienībā kopā ar viņiem, vai mēs vēlamies arī nākotnē būt šādā postpadomju sabiedrībā. Ja mēs tagad vēlamies atdarināt Ukrainu visā, tad mēs dabūsim šo korupto postpadomju sabiedrību vēl lielākā mērā, nekā viņi esam dabūjuši līdz šim. Mēs iesim laikā atpakaļ. Ja? Tā būs tā realitāte. Ir jāsaprot savas intereses, kas nav tādas pašas kā Ukrainas intereses. Tīri ģeopolitiski. Un Ukraina nekad nebūs Latvijas kaimiņš. Pa vidu būs kaut kā citi osli. Tas arī jāņem vērā. Un Ukrainai Baltijas ostas nekad nebūs vajadzīgs, jo viņam ir savs ostas. Un tā tālāk, un tā tālāk. Lūk, tātad tomēr ģeogrāfija un politika ierobežo mums izvēles iespējas. Ziemeļu valsts to nevēlas, Ukrainas to teica, ja? Un tāpēc vēsturiskie precedenti runā par labu orientāciju uz Lietuvu, Poliju, Vāciju. Ja? Bet nespēja domāt ģeopolitiski, rada sekas. Un es jau minēju, ja mēs neņemsim vērā to, kādas ir bijušas formācijas pagātnē, ja mēs neņemsim vērā to, ka Daugava ir bijis dalījuma līnija, un ka Latvija ir ilgstoši bijusi 300 gadus, dalīta 3 atšķirīgās daļās, kas piederējuši 3 dažādām valstīm, faktiski, ja? Tādā gadījumā mēs riskējam dabūt atpakaļ to pašu. Ja mēs skatāmies šodien jau procesu, lielā mērā Dienvidu Latviju, Zemgali, ja, attiecīgi Augšzemi, Kurzemi, Latgali pārņem Lietuvu. Tas nāk tas ekonomiskais spēks no turienes. Ja kāds bijis, piemēram, Jaunakmenējuši, to zina. Tur milzīgā rūpnīca pie robežas, un no Auces cilvēks ar autobusiem no rīta vai darbā uz Jaunakmeni un vakar atpakaļ. Un koksledus turien nopūžzemes un tā tālāk. Tie ir reāli procesi. Ka šī milzīgā Rīga paliks varbūt kā viena tāda liela brīvpilsēta pa vidu. Kamēr, teiksim, Latvijas dienviddaļa integrēs Lietuvas un Polijas ekonomiku, bet ziemeļdaļa kaut kādā mērā sajies kopā ar Igauniju. Tā ir realitāte. Tas jāprātā, ja mēs runājam par šām ilgtermiņa tendencēm un iespējām, ka vienkārši kā Latvija jāslopa kā telpa un ir jāmazina atšķirības starp Laukiem un Rīgu. Ja? Pretējā gadījumā šī sabiedrība nefunkcionēs kā viena sabiedrība. Tā ir realitāte. Lūk, tātad vēl, ja jūs atļausiet, es pateikšu pāris lietas, es ceru, ka es iekļaušos laikā. Nezinu, cik daudz ir pagājis. Tātad diezgan daudz, pusstunda bija, 25 minūtes. Tātad īsumā gribēju teikt, ka tātad ģeogrāfiju un vēsturi nevar ignorēt. Un ja mēs klausamies dažādu politiķu runas, ja, par ģeopolitiskās situācijas imperatīvu, kā tā vienmēr nāk Mūrnieces kundze un viņas spārnotās domas, ja, tad vairāk liekas tā, ka šīs runas attaisno neefektīvu valsts pārvaldi un līdzekļu izšķērdēšanu. Un tas nav liekas cits kā naīva cerība, ka šī krīze tūlīt pārēs. Un mēs nonāksim atpakaļ komfortablajos 90. gados vai komfortablajā 20. gadsimta sākumā. Bet tā nebūs. Es to jums apsolu, tā nebūs. Tāpēc, ka starptautiskā sistēma parasti tādā veidā, kā viņi pastāv, viņi parasti dzīvo 20, 30, 40 gadus. Mēs skatāmies visus pēdējos 200-300 gadus. Pēc tam parasti būtu tektonisks pārmaiņas. Nāk lūzums un ļoti sāpīgi veidojas kaut kas jauns. Un vissliktākie tie situācija tiem, kuri negatavojas nākotnē. Kur neatzīst to, ka atgriešanās vakardienā nebūs. Ja? Ka top kaut kas jauns un jādomā kādā veidā tajā jaunajā var iekļauties, saglabājot sevi un īstenojot paši savas intereses. Par to ir. Tāpēc es domāju, ka ir vajadzīgs primāri, kas ir, un šis tās laiks, jā, ir nepieciešams spēja realistiski izvērtēt alternatīvas politikā un strauji manevrēt starp šīm alternatīvām.
nebūs nekāds panacējs. Neviens onkulis nekur Latvijas problēmas nerisinās Latvijas vietā. Tāpēc, ka visas valsts tiesās īstenot savas intereses pirmkārt. Un tāda ideja, ka kāds latviešiem kaut ko ir parādā, neviens tā nedomā, izņemot latviešu pašus. Neviens nav parādā pilnīgi un itiem nekā. Tātad, kas mums traucē? Kas mums traucē domāt skaidri par to visu? Es domāju, ka šādas lietas, piemēram, ja minētā pagātnes uztvere, ja, šī ticība vēstures beigām un mūžīgiem taisnībām. Tātad, es jau minēju pamatā epos Slāču vēsts, taču poliskai domāšanai skaitē. Ja? Lūk, pieņēmums, ka mums būs kaut kādi mūžīgie sabiedrotie, kas sargās mūsu pašu vietā. Atceramies uz stāsts par neatkarības karu, mums esot līdz sabiedrotie Francija un Lielbritānija. Pirmkārt, viņi bija paši savi sabiedrotie un savā starpā sabiedrotie. Otrkārt, tad, kad uz viņiem kāds cerēja 39. gadā, tad viņi nekur pie apvājuši nebija. Tā ir pirmā lieta. Ja. Un arī viss pēc kara pats, un šie nacionāli partizāni gaidīja atnākumu Anglijas un amerikāņus, neviens nekur nenāca. Jā, kvadriks stāstīšana. Lūk, neviens nekad nenāca un nenāks tādā veidā. Valstīm nav mūžīgu draugu un sabiedrotu. Mūžīgas intereses, spēlē citi paruni, ja? Un ar to ir jārēķinās. Tā kā arī šodienas diskusija par to, ka mēs tagad atradīsim strateģisko partneri, ka mēs paši savās galvās iecelsim kaut ko, ja kādu cilvēku vai kādu valsts par strateģisko partneri. Tas nenozīmē, ka tā valsts tiešām sev par tādu uzskatīsies. Mēs varam sev iegalvot, ka rakstot dokumentus par strateģisku partnerību tādu un šitādu, mēs kaut ko risinām. Īstenībā mēs tādā veidā nerisinām pilnīgi neko. Jā, tas, manuprāt, arī svarīgi. Trešā lieta, jā, ka faktiski jau vēsturē Latvijas valstī vienmēr bijusi raksturīga paļaušanās uz tā saucamo iekšējo suverenitāti. Tiem, kam bijis kaut kāds sakars ar tiesību teoriju, zina, ka divu veidu suverenitātes - iekšējā un ārējā. Iekšējā nozīmē to, ka šeit augošo grupa saimnieko savā zemē tā, kā ienāk prātā. Ja? Pilnīgi, un neviens nedrīkst traucēt arī to, ko viņš šeit dara. Tā ir iekšo suverenitāte. Ārējā ir grūtāk. Ārējā suverenitāte nozīmē uzņemties atbildību un uzvesties starptautiskā vidē, tāpat kā jebkura cita atbildīga valsts, domājot par savām interesēm. Un tas, ko Latvijas valsts arī stāv par posmā, pirms okupācijas nekad nemācēja un nemēģināja darīt. Paļāvās to, ka mēs šeit taisam agrā reformu, mēs šeit izstumjam pārbaltiešus, ja? Mēs tos ebrejus arī diskriminējam, ja? Labi, Krievi mums netraucē un dzīvojam laimīgi, un pēc tam esam pārsteigti. Kā tā? Mums nav sabiedrības. Jā, nav, jo mēs esam visu salaiduši dēlī ārpolitiski. Tā tas bija pirms otrā pasaules kara. Ja? Un es baidos, ka šādi riski pastāv vēl arī tālāk nākotnē. Tātad izdzīvošana mainīgajā vidē vienkārši var neizdoties, ja mēs nemainīsim šo pieeju. Ja? Tāpat kā Vācija visu laiku dzīvoja tāpat kā Latvija visu laiku dzīvoja naidās Vācija, viņi nesaprata, ka tad, kad nāks Padomju Savienības okupācija, Vācija būs vienīgais faktors, kas varētu to kavēt. Bet, protams, ka pēc 20 gadiem, teiksim, naidīgām attiecībām tas nebija iespējams. Dīvainā kādā karu laikā šāds attiecības pēkšņi mainīts. Lūk, tā nākamais, tas pats attiecās uz paļaušanās starptautiskām organizācijām un starptautisko tiesību vai organizāciju normām. Mēs zinām, ka šodien šīs normas vienkārši nedarbojas. Un tas, ko mums stāstīja vēl pirms gada, ka mēs vēlamies būt taisnīgs miers, lai tiktu atjaunotas starptautiskās normas, mēs šodien zinām, kas nesaukšu ne valsts, ne arī bija vadītājus, ja, kuri rīkojas ļoti aktīvi, ja, bet nav norma. Šobrīd norma nav. Un tas mums kaut ko saka par to, kāda nākotne ir gaidāma. Neviena starptautiskā tiesa Latvijas intereses nenodrošinās. Nekad. Ja? Lūk. Tā tad ir un iekšpolitiskie faktori tādi, par ko jārunā, varbūt jums savā vidū vairāk kādreiz, kad es personiski domāju, ka pamatā daudz kam ir fakts, ka ārpolitika Latvijā ir monopolizējusi šaura grupa. Tāpat no partijas tā ir vēl šaurāka grupa, ja? Jo mums pastāv tāds princips kā vienotā ārpolitika. Tas nozīmē, ka samērā mazs skaits ierēģi ārlietu ministrijā, ļoti bieži tie pat diezgan zemi ierēģi, ļoti bieži nepārāk jau izglītoti, ja? Tad viņa viedoklis ir vienīgais. Ne deputātiem, ne Saeimai ir kāds viedoklis, ne arī valdībai. Ja? Un realitātē kaut kāds Saeimas konsultants vai frakcijas konsultants darbojas kā paskastīt.
Viņš paņem klausuli, zvana uz ārlietu ministriju, atsūtiet man lūdzu kaut kāds sarunu tēmas vai punkts par to, kas manam priekšlikumam deputātam bija jāsaka. Un valda pilna pārliecība, ka neviens Saeimā, ja, arī Mierīnas kundze nedrīkst rīkoties citādāk, nekā viņi ir ieteicis ārlietu ministrijas referents. Ja mēs to nemainīsim, vai jūs to nemainīsiet, tādā gadījumā Latvijā nekas arī nemainīsies. Mums būs zemes kvalitātes ārpolitika, kas radīs lielas problēmas valstī un viņas drošībai. Jā. Es nedaudz vēl pārvaldē strādāju arī. Tāda situācija nav tikai ārpolitikā, jo daudzās institūcijās, kad ir tikai viens viedoklis. Manuprāt, šis arī galīgi nav pareizi. Jā. Labi, es to beigšu nesāks, ne? Saruna, ja tā tiešām palicis maz, ja? Tā tad, lūk, es gribēju minēt to, kāpēc satvēršanas. Pirmkārt, ārpolitika ir valdības kolektīva atbildība. Es pat neatceros, kad pie mums pēdējo reizi ministrs kabinets kaut ko būtu kolektīvi lēms par ārpolitiku. Lēma zemā līmenī referenti. Aptuveni tādā veidā tas notiek, ja? Un priekšniekiem parasti ļoti bieži svarīgi nofotografēties, kas es piedalījos starptautiskā sanāksmē, blakus kādam pazīstamam cilvēkam un ielikt to sociālos tīklos. Tā ir reāla ārpolitika, kāds realitātē funkcionē. Atkal konkrēts vārdu saušot nevajag, bet mēs ļoti labi zinām, kā tas notiek. Ja? Man liekas, pēdējā reize, kad bija kaut kāda centiena valdībai darīt kolektīvu, bija vēl Rečs laikā. Kāda Vīķa Freiberga vienpersoniskā apsolīja Amerikas prezidentam Bušam, ka Latvija dots izņēmumu amerikāņiem attiecībā tātad uz starptautisku krimināltiesu. Ja? Un tad toreiz gan sasauca valdības sēdi un pateica, ka, ziniet, prezidents kundze, valdība ir atbildīga par ārpolitiku, nevis jūs. Un valdība nolēma šitā. Nu, un Vīķa Freiberga visīs bravūri nācās un uz lietu atkāpties. Bet ir pagājuši 20 gadi. Un tas viss jau pagātnē, pat šādi samērā mierīgi risinājumi šodien, es apgalvošu, manuprāt, nav iespēja. Ja? Tā Saeimas ārpolitikas debats, protams, mēs zinām, nav nekas cits kā tehnisks atskaits uzklausīšana. Tur netiek apspriests alternatīvas par to, kā valsts varētu rīkoties vienā vai otrā virzienā un risināt kādu no savām problēmām. Ja? Un, jā, protams, tālākais, kā arī neatkarīgu viedokļu praktiski nav, jo viss nolīdz ir atkarīgs no izpildu varas dot finansējumu. Mums nav finansiāli neatkarīgi nolīdz. Ja? Tas arī svarīgi. Tātad es domāju, ka tas būtu, par ko mēs varētu jau pamazām pārēt pie debatēm. Bet, protams, ir arī daļa cilvēku, kur redz, ka ar starptautiskām organizācijām mēs savas problēmas neatrisināsim. Un parādās šie centieni meklēt panacēju, kur gan es gribētu teikt to, ka nebūs panacējas. Nekāda Baltijas un Ziemeļu valstu jaunā savienība nenotiks, nekā neatrisinās. Vienkārši Latvija ir jāspēj manevrēt. Risināt vienu jautājumu ar vieniem partneriem, otru ar otriem. Ja? Un tikai tādā veidā var nodrošināt vidusceļu stabilitāti un līdzsvaru savās interesēs. Vienīgais veids. Protams, un līdz ar to pašu pats pēdējais tas, ka laikam ir jāstrādā pie tā, lai arī sabiedrībā mainītu priekšstats par Latvijas valsts sūtību. Mēs zinām šos lozungus, kas ir ļoti skaļi par savu valsti, par to, ka visiem ir jākalpo savai valsti. Lai gan, protams, kā ar savu valsti, dažādi cilvēki saprot ļoti dažādas lietas, ja? Atkarībā no savas vietas sabiedrībā. Ja? Un ir arī šīs leģendas par Latvijas valsti kā vienību, latviešu tautas izdzīvošanas veidu, arī par nācijas augstāko, eksistences formu un visu pārējo. Tomēr atgādināšu klasiski, tas politologs Barijs Buzans, kas saka, ka klasiski, jebkurai valstī ir jākalpo tautai, ir pilsoņiem. Un šeit 4 mērķi, kas tādā veidā ir jāsniedz. Tātad pirmkārt drošība pilsoņiem un tautai. Tam ir jānāk no valsts. Labklājība arī lielā mērā ir atkarīga no valsts. Ja? Viņas politikas. Tāpat par autonomiju, par to, ka valsts pati spēja pieņemt lēmumus bez iejaukšanās no ārpuses. Bez kaut kāda diktāta no ārpuses, kas viņai būtu jālem, bet pašai patstāvīgi jālem tautas un pilsoņu interešu labāk. Un pēdējais, jā, tas pozitīvs pašvērtējums, ja prestižs. Jā, protams, jebkurš cilvēks, jebkura grupa, arī valsts tiecās pēc prestiža, lai viņi cienītu un viņš būtu atzīts. Ja? Bet tas nāk tikai pēc tam, ja tie pirmie 3 ir izpildīti. Jo citādi to valsts nav cienīt, ja viņi pirmos 3 nav izpildījusi. Nav vien kā pamat, manuprāt, īpaši kalpot un tā tālāk. Ja? Tā, kumbuk, par to mēs varētu beigt. Visu laiku mums ietaupīs laiku.